Lasījums no Lūkas evaņģēlija 6. nodaļas. Un notikās 2. sabatā pēc 1. Pesaha nedēļas, viņam Jēzum caur labību ejot, ka viņa mācekļi vārpas plūca un ēda, ar rokām tās bērzdami. Bet kādi no farizējiem uz tiem sacīja: kāpēc jūs darāt, ko sabatos darīt nav brīvi? Un Jēzus atbildēja un uz tiem sacīja: vai jūs neesat lasījuši, ko Dāvids ir darījis, kad tas bija izsalcis līdz ar tiem, kas pie viņa bija? Ka tas ir iegājis Dieva namā un Dievam noliktās maizes ņēmis un ēdis, un devis arī tiem, kas pie viņa bija, kādas ēst nevienam nav brīvi, kā vien priesteriem. Un viņš uz tiem sacīja: cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu. Bet atkal citā sabatā, viņam sinagogā ejot un mācot, notikās, ka tur bija cilvēks, kam labā roka bija nokautusi. Bet raksturmācītāji un farizēji uz viņu glūnēja, vai viņš sabatā nedziedinās, kā atrastu vainu pie viņa. Bet tas viņu domas nomanīja un sacīja uz cilvēku, kam nokautusī roka bija: celies un stājies šeit vidū. Un tas cēlās un nostājās. Tad Jēzus uz tiem sacīja: es jums ko vaicāšu, vai ir brīvi sabatā labu darīt vai ļaunu darīt, dzīvību glābt vai maitāt? Un tos visapkārt uzlūkojis, viņš uz cilvēku sacīja: izstiep savu roku, un tas tā darīja, un viņa roka tam tapa atkal vesela, itin kā otra. Un tie tapa trakuma pilni un sarunājās savā starpā, ko Jēzum darīt. Bet notikās tanīs dienās, ka viņš izgāja uz kalnu Dievu lūgt, un viņš palika cauru nakti Dieva pielūgšanā. Un, kad gaisma ausa, tad viņš sasauca savus mācekļus un izredzēja no tiem 12, kurus viņš arī nosauc par apustuļiem: Sīmani, kuru viņš arī nosauc par Pēteri, un Andreju viņa brāli, Jēkabu un Jāni, Filipu un Bartolomeju, Mateju un Tomu, Jēkabu Alfeja dēlu un Sīmani, kas ir nosaukts par Zelotu, Jūdu, Jēkaba dēlu, un Jūdu Iskariotu, kas kļuva par nodevēju. Un ar tiem zemē nokāpis viņš stāvēja klajā vietā, un viņa mācekļu draudze un liels pulks ļaužu no visas Jūdu zemes un Jeruzalemes un no Tiras un Sidonas jūrmalas bija nākuši viņu dzirdēt un tapta dziedināti no savām sērgām. Arī tie, kas tapa mocīti no nešķīstiem gariem, un tie tapa darīti veseli. Un visi ļaudis meklēja viņu aizskart, jo spēks izgāja no viņa, un viņš visus dziedināja. Un savas acis uz saviem mācekļiem pacēlis, viņš sacīja: svētīgi esat jūs nabagi, jo jums pieder Dieva valstība. Svētīgi esat, kas tagad izsalkuši, jo jūs tapsit paēdināti. Svētīgi esat, kas tagad raudat, jo jūs smiesities. Svētīgi esat, kad cilvēki jūs ienīsta, un kad tie jūs izslēgs un lamās, un jūsu vārdu kā ļaunu atmetīs cilvēka dēla dēļ. Priecājieties tanī dienā un dejiet, jo redzi, jūsu alga ir liela debesīs, jo tāpat viņu tēvi darījuši praviešiem. Bet ak vai jums bagātiem, jo jums jau ir sava alga. Ak vai jums, kas esat paēduši, jo jūs izsalksit. Ak vai jums, kas tagad smejaties, jo jūs noskumsit un raudāsit. Ak vai jums, kad visi cilvēki labu par jums runā, jo tāpat viņu tēvi darījuši viltus praviešiem. Lasījums no 1. Mūzes grāmatas, no 3. līdz 5. nodaļai. Un čūska bija gudrāka uz viltu nekā visi zvēri laukā, ko Dievs tas kungs Jahve bija radījis, un tā sacīja uz sievu: vai tad Dievs ir sacījis, jums nebūs ēst no neviena koka dārzā? Tad sieva sacīja uz čūsku: mēs ēdam no koku augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem, kas dārza vidū, Dievs ir sacījis: neēdiet no tā un neaizskariet to, ka jūs nemirstat. Un čūska sacīja uz sievu: jūs nemirsit viss, bet Dievs zina, ka kurjā dienā jūs no tā ēdīsit, tad jūsu acis taps atvērtas, un jūs būsit itin kā Dievs, zinādami labu un ļaunu. Un sieva redzēja, ka labi būtu ēst no tā koka, un ka tas acīm jauks un patīkams koks esam, gudru darīt. Un tā ņēma no viņa augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, un viņš ēda. Tad viņiem abiem acis tapa atvērtas, un tie atzina, ka bija pliki, un sapina vīģes koka lapas,
un darīja sev priekšautus. Un tie dzirdēja Dieva tā kunga Jahves balsi, kas dārzā staigāja dienas dzestrumā. Tad Ādams un viņa sieva paslēpās Dieva tā kunga Jahves priekšā starp kokiem dārzā. Un Dievs tas kungs Jahve sauca Ādamu un sacīja uz to: Kur tu esi? Un tas sacīja: Es dzirdēju tavu balsi dārzā un bijājos, jo es esmu pliks un paslēpos. Un viņš sacīja: Kas tev ir teicis, ka tu esi pliks? Vai tu neesi ēdis no tā koka, par ko es tev pavēlēju, ka tev no tā nebija ēst? Un Ādams sacīja: Tā sieva, ko tu man devis, tā man deva no tā koka, un es esmu ēdis. Un Dievs tas kungs Jahve sacīja uz sievu: Kam tu to esi darījusi? Un sieva sacīja: Čūska mani pievīlusi, un es esmu ēdusi. Tad Dievs tas kungs Jahve sacīja uz čūsku: Tādēļ, ka tu to darījusi, esi nolādēta pāri visiem lopiem un pāri visiem zvēriem laukā. Uz tava vēdera tev būs iet un pīšļus ēst visu savu mūžu. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, un starp tavu sēklu un viņas sēklu. Šis savainos tev galvu, un tu viņam ievainosi papēdi. Un uz sievu viņš sacīja: Es vairodams vairošu tavas sāpes un tavas radību mokas, ar sāpēm tev būs bērnus dzemdēt, un tavai iegribēšanai būs būt pēc tava vīra, un viņam būs pār tevi valdīt. Un uz Ādamu viņš sacīja: Tāpēc, ka tu esi klausījis savas sievas balsī un ēdis no tā koka, par ko es tev pavēlēju sacīdams, tev nebūs no tā ēst, nolādēta lai ir zeme tevis dēļ, ar mokām tev no tās būs pārtikt visu savu mūžu. Un ērkšķus un daļus tā tev izdos, un tev būs ēst lauka augļus. Ar sava vaiga sviedriem tev būs maizi ēst, tiekams tu atkal topi par zemi, no kā tu esi ņemts, jo tu esi no pīšļiem, un tev būs atkal palikt par pīšļiem. Un Ādams nosauca savas sievas vārdu Ieva, dzīvības devēja, tāpēc, ka tā ir visu dzīvo māte. Un Dievs tas kungs Jahve taisīja Ādamam un viņa sievai uzvalkus no ādām, un tiem tos apvilka. Un Dievs tas kungs Jahve sacīja: Redzi, cilvēks ir tapis kā viens no mums, atzīdams labu un ļaunu, un lai tas savu roku neizstiepja un neņem arī no dzīvības koka un neēd un nedzīvo mūžīgi, tad Dievs tas kungs Jahve to izdzina no ēdenes dārza, lai tas to zemi apstrādātu, no kā bija ņemts. Un viņš izmeta cilvēku un lika ēdenes dārzam pret austrumiem ķerubus un cērtam zobenu liesmu, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. Un Ādams atzina Ievu, savu sievu, un tā tapa grūta, un dzemdēja Kainu, un nosauca: Es esmu dabūjusi vīru ar to kungu Jahvi. Un tā vēl dzemdēja viņa brāli Ābelu, un Ābels bija avju gans, bet Kains bija zemes kopējs. Un notikās pēc kāda laika, ka Kains tam kungam Jahvem upuri nesa no zemes augļiem, un Ābels arī dzan nesa no savu avju pirmdzimtiem un no viņu taukiem. Un tas kungs Jahve uzlūkoja Ābelu un viņa upuri, bet Kainu un viņa upuri viņš neuzlūkoja. Tad iedegās Kaina bardzība, un viņa vaigs raudzījās nikni. Un tas kungs Jahve sacīja uz Kainu: Kam tu esi apskaities, un kādēļ tavs vaigs raugās nikni? Vai nav tā, ja tu darīsi pareizi, tad tu būsi pieņemts, bet ja tu darīsi nepareizi, tad grēks guļ durvju priekšā un tīko pēc tevis, bet tu valdi pār to. Un Kains runāja ar savu brāli Ābelu. Un notikās, kad tie bija laukā, tad Kains cēlās pret Ābelu savu brāli un viņu nokāva. Un tas kungs Jahve sacīja uz Kainu: Kur ir Ābels, tavs brālis? Un tas sacīja: Es nezinu, vai tad es sava brāļa sargs? Un viņš sacīja: Ko tu esi darījis? Tava brāļa asiņu balss brēc uz mani no zemes. Un esi nolādēts no zemes, kas savu muti atplētusi, tava brāļa asinis saņemt no tavām rokām. Kad tu zemi apstrādāsi, tad tā vairs tev nedos savu spēku. Bēglis un klaidonis tu būsi virs zemes. Un Kains sacīja uz to kungu Jahvi: Mans noziegums ir lielāks, nekā to varētu panest. Redzi, tu mani šodien izdzen no zemes, un man būs paslēpties no tava vaiga, un es būšu bēglis un klaidonis virs zemes. Un notiks, ka ik viens, kas mani atrod, tas mani nokaus. Un tas kungs Jahve uz to sacīja: Tādēļ, kas Kainu nokauj,
tas taps 7 atriepts, un tas kungs Jahve pielika Kainam zīmi, lai to nenokautu, kas to atrastu. Un Kains aizgāja no tā kunga Jahves vaiga un mita Noda zemē, Ēdenē pret austrumiem. Un Kains atzina savu sievu, un tā tapa grūta un dzemdēja Ēnohu, un viņš uzcēla pilsētu un nosauc tās pilsētas vārdu pēc sava dēla vārda, Ēnohu. Un Ēnoham dzima Irats, un Irats dzemdināja Mehujaēlu, un Mehujaēls dzemdināja Metusaēlu, un Metusaēls dzemdināja Lāmehu. Un Lāmehs apņēma 2 sievas, pirmajai bija vārds Ada, un otrai bija vārds Cilla. Un Ada dzemdēja Jābalu. Tas ir tēvs bijis tiem, kas teltīs dzīvoja un lopus audzināja, un viņa brāļa vārds bija Jubals. Tas ir tēvs visiem koklētājiem un stabulniekiem. Un Cilla arī dzemdēja Tubalkainu, kas bija visādu varja un dzelsrīku kalējs, un Tubalkaina māsa bija Naāma. Un Lamehs sacīja uz savām sievām: Ada un Cilla, klausiet manu balsi, jūs Lameha sievas ņemiet vērā manus vārdus, jo es vīru nokauju par savu vāti un jaunekli par savu brūci. Ja Kains taps 7 atriepts, patiesi Lamehs 77. Un Ādams atzina atkal savu sievu, un tā dzemdēja dēlu, un nosauca viņu vārdu Sets, jo tā sacīja: Dievs man ir licis citu sēklu Ābela vietā, jo Kains to ir nokāvis. Un Setam arī dzima dēls, un tas nosauca viņu vārdu Ēnošu. Tā laikā iesāka piesaukt tā kunga Jahves vārdu. Šie ir Ādama raduraksti. Tā dienā, kad Dievs cilvēku radīja, viņš to darīja pēc Dieva līdzības. Vīrieti un sievieti viņš tos radīja un tos svētīja un nosauca tos par Ādamu, tai dienā, kad tie tapa radīti. Un Ādams dzīvoja 130 gadus un dzemdināja dēlu pēc savas līdzības, pēc sava tēla, un nosauca viņu vārdu Sets. Un Ādama dienas pēc tam, kad Setu bija dzemdinājis, ir 800 gadi, un viņš dzemdināja dēlus un meitas. Un visas Ādama dienas, ko viņš dzīvojis, bija 930 gadi, un viņš nomira. Un Sets bija 105 gadus vecs, un dzemdināja Ēnošu. Un Sets pēc tam, kad Ēnošu bija dzemdinājis, dzīvoja 807 gadus, un dzemdināja dēlus un meitas. Un visas Seta dienas bija 920 gadi, un viņš nomira. Un Ēnošs bija 90 gadus vecs, un dzemdināja Kenanu. Un Ēnošs dzīvoja pēc tam, kad Kenanu bija dzemdinājis 815 gadus, un dzemdināja dēlus un meitas. Un visas Ēnoša dienas bija 905 gadi, un viņš nomira. Un Kenans bija 70 gadus vecs, un dzemdināja Mahalalēlu. Un Kenans dzīvoja pēc tam, kad Mahalalēlu bija dzemdinājis 840 gadus, un dzemdināja dēlus un meitas. Un visas Kenana dienas bija 910 gadi, un viņš nomira. Mahalalēls bija 65 gadus vecs, un dzemdināja Jaredu. Un Mahalalēls dzīvoja pēc tam, kad Jaredu bija dzemdinājis 830 gadus, un dzemdināja dēlus un meitas. Un visas Mahalalēla dienas bija 895 gadi, un viņš nomira. Un Jareds bija 162 gadus vecs, un dzemdināja Ēnohu. Un Jareds dzīvoja pēc tam, kad Ēnohu bija dzemdinājis 800 gadus, un dzemdināja dēlus un meitas. Un visas Jareda dienas bija 962 gadi, un viņš nomira. Un Ēnohs bija 65 gadus vecs, un dzemdināja Metuzālu. Un Ēnohs pēc tam, kad Metuzālu bija dzemdinājis, staigāja ar Dievu 300 gadus, un dzemdināja dēlus un meitas. Un visas Ēnoha dienas bija 365 gadi. Un Ēnohs staigāja ar Dievu, un viņa vairs nebija, jo Dievs viņu paņēma. Un Metuzāls bija 187 gadus vecs, un dzemdināja Lāmehu. Un Metuzāls dzīvoja pēc tam, kad Lāmehu bija dzemdinājis 782 gadus, un dzemdināja dēlus un meitas. Un visas Metuzāla dienas bija 969 gadi, un viņš nomira. Un Lāmehs bija 182 gadus vecs, un dzemdināja dēlu, un nosauca viņu vārdu Novu, sacīdams:
šis mūs iepriecinās mūsu darbos un mūsu mokās, kas nāk no šīs zemes, ko tas kungs Jahve nolādējis. Un Lāmeks dzīvoja pēc tam, kad Novu bija dzemdinājis 595 gadus un dzemdināja dēlus un meitas. Un visas Lāmeha dienas bija 777 gadi, un viņš nomira. Un Noa bija 500 gadus vecs un dzemdināja Šemu, Hamu un Jafetu. Otrs psalms – sludināšana par svaidīto mūžīgo ķēniņu, viņa valstību un ienaidniekiem. Kāpēc tautas trako un ļaudis domā uz nelietību? Ķēniņi virs zemes saceļas un valdnieki kopā apspriežas pret to kungu Jahvi un pret viņa svaidīto sacīdami: sarausim viņu saites un atmetīsim viņu virves. Bet kas debesīs valda, smiesies, un tas kungs tos turēs par nieku. Tad viņš runās uz tiem savās dusmās, un ar savu bardzību viņš tos iztrūcinās. Bet es savu ķēniņu esmu svaidījis pār Ciānu, savu svēto kalnu. Es sludināšu likumu. Tas kungs Jahve uz mani sacījis: tu esi mans dēls, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par mantību un pasaules galus par īpašumu. Tu tos satrieks ar dzelzs rīksti, kā podnieka trauku tu tos sadauzīsi. Nu tad, jūs ķēniņi, palieciet prātīgi, liecieties pamācīties jūs zemes soģi, kalpojiet tam kungam Jahvem ar bijāšanu un priecājieties ar drebēšanu. Skūpstiet to dēlu, lai viņš nedusmo un jūs bojā neejat uz ceļa, jo drīz viņa dusmas iedegsies. Svētīgi visi, kas pie viņa tveras.